ārējās robežas ir jāapsargā, jānodrošina, ka nekāda šāda masveida cilvēku mešanās pāri robežai nenotiek. Tomēr ir atšķirības. Es tagad tā neteikšu, vai ir instrumentalizācija tieši Spānijas pusē, no Krievijas organizēta diez vai. Bet ir skaidrs, ka tā līdzības ir, ko ir Eiropas politiķi arī minējuši, ka tas atgādina 15. gadu. Tad ir jājautā, kas ir bijuši tie iemesli, ka piepieši tuvu pie 75,000 cilvēku nepilnās 48 stundās šķērso Eiropas Savienības ārējo robežu. Šajā gadījumā, tur, protams, varam šķetināt, kas ir bijis varbūt arī tāds signāls. Viens ir tas, ka Spānija, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, savā nacionālā līmenī valdība ir pieņēmusi politisku lēmumu legalizēt nepilnus 1,3 miljonus migrantu, tātad ar nosacījumu noteiktu termiņu, līdz kuram tie, kas ir pēdējos 5 gados ieradušies, dažādos veidos uzturējušies Spānijā, nākt ārā un pieteikties šim uzturēšanās atļaujai, kas ir uz 1 gadu, tātad nacionālā uzturēšanās atļauja. Tas ir viens signāls, kas sūta nepareizu signālu ārpus Eiropas Savienības un potenciāliem tie, kas vēlas šķērsot dažādu iemeslu dēļ un nokļūt Eiropas Savienībā. Otra lieta ir arī Spānijas konstitucionālās tiesas spriedums, kas praktiski pateica, ka tie, kas ierodas caur ūdeņiem, caur jūru, viņus nevar atraidīt. Tātad viņi ir attiecīgi jāuzņem. Spānija nav bijusi pirmrindniece vai, teiksim tā, nesus augstu paceltu karogu par stingru nevis ārējo robežu, bet par stingru migrācijas iegrožošanu. Spānija bija viena no tām dalībvalstīm, kas līdz pēdējiem brīdim diezgan pretojās ļoti būtiskam lēmumam, kas ir pieņemts, tātad atgriešanas regula. Un arī tagad pēc Ceutas notikumiem bija neformālā iekšlietu ministru sanāksme, un viens no migrācijas pakta arī sadaļām ir veidot migrācijas centrus ārpus Eiropas Savienības. Tādu ir īstenojusi Itālija sadarbībā ar Albāniju. Ir tagad arī Vācija, Dānija, Francija īsteno sarunas vēl ar atsevišķām trešajām valstīm par šādu centru izveidi. Un šajā iekšlietu ministru padomē bija priekšlikums, ka to vajag centralizēti Eiropai darīt sadarbībā ar trešajām valstīm, kura bija pirmā valsts, kas bloķēja šādu ideju veidot Spāniju.